Mana tēma noteikti nedaudz atšķirsies no iepriekšējām, no tām, kuras stāstīja kolēģi. Vai var redzēt pilnu ekrānu? Var, jā. Labi. Šodien es vairāk iepriekšējās prezentācijās arī klausījos daudz izsmeļoši par komunikāciju. Principā man pat nebūtu vairs ko piebilst gan vadības līmenī, gan citos līmeņos. Un es arī personīgajā praksē novēroju šos te komunikācijas tādus gan šķēršļus, gan arī tātad šo te neforšo komunikāciju starp vadītājiem un tātad darbiniekiem. Un noteikti, jā, tātad par šo te komunikāciju ir jārunā un nedrīkst pieļaut, ka kāds izbļaujās uz citu, tikai tāpēc, ka viņam ir slikts garastāvoklis, viņš šodien ir neomā, jā, lai kāda amata darbinieks mums stāv pretī, nav pieļaujama balss pacelšana, izbļaustīšanās, un tātad ir jābūt šai normālajai komunikācijai, tāpēc par to ir jārunā. Ja mēs par to nerunājam, tad, protams, tas viss iet tikai sliktāk arvien tālāk. Šodien es parunāšu par uzvedības maiņu. Protams, es kā vairāk ciešāk saistītā ar šo te infekciju kontroli, vairāk arī vēlos atgādināt par infekciju kontroli šajās 2 dienās, jo operāciju bloks un sterilizācijas nodeļa, tātad kolēģi savā starpā un kā vienmēr infekciju kontroli visam pa vidu. Jā, bez tās mēs nekur, un, ja tā paskatās, tad jau principā slimnīcā pilnīgi jebkuru procesu var sasaistīt ar infekciju kontroli. Bet es vairāk šodien tādu varbūt nedaudz psiholoģisku tēmu par šo te uzvedības maiņu, gan lai uzlabotu šo te infekciju kontrolas praksi, bet principā jau par visu. Arī par šo te uzvedības maiņu starp medicīnas profesionāļiem, kā starp komandas locekļiem, arī komunikācijas uzlabošanā, iemācīties pareizi komunicēt, ir uzvedības maiņa. Jā, tā kā par infekciju kontroles aktualitātēm, kāpēc es stāstu šodien par uzvedības maiņu saistībā ar infekciju kontroli, tāpēc, ka par komunikāciju, un tieši tāpatās arī par infekciju kontroli, ir jārunā arvien vairāk, un tas kļūst arvien aktuālāk, tāpatās kā savstarpējā netik labā komunikācija, tieši tāpatās infekciju kontrole saistībā ar katru dienu arvien vairāk pieaugušiem antimikrobiālās rezistences draudiem, ar šīm te panrezistentajām baktērijām. To noteikti var apliecināt arī rakus pārstāvji, ja, kur mums ir tiešām šie te ļoti nopietnie gadījumi, grūti ārstējamie. Un principā šajā gadījumā mums galvenā ir tieši infekciju kontrole. Un nestāstīšu es jums par statistikas datiem, tos jūs paši arī redzat, jā, tie ir ievērojami procenti, kur tātad mēs varam šīs te infekcijas novērst, ievērojot šo te infekciju kontroli. Jā, un tāpēc arī jau gadiem cīnoties ar šiem te infekciju kontrolas pārkāpumiem, jā, tādām elementārām lietām kā roku higiēna, un visas pārējās lietas, kas ar šo saistās, tad neviļus rodas jautājums, ko vēl darīt, ko vēl izmēģināt, lai pēc iespējas nodotu šo te vēstījumu darbiniekiem, personālam, kolēģiem, kāpēc infekciju kontrole slimnīcā ir svarīga. Un arī tātad šie te gan, lai panāktu ilgstošas pārmaiņas,
Tātad ir jāņem vērā gan šie individuālie faktori, mums ir jāvēršās individuāli pie darbiniekiem, un tam ir jābūt organizācijas līmenī. Ja? Tātad jau sākot no vadības. Ja man kāds pajautātu, kāda ir infekciju kontroles nozīme veselības aprūpē, tad tā noteikti ir ārkārtīgi liela, svarīga sastāvdaļa veselības aprūpē, jo tiešā mērā ietekmē gan pacientu drošību, gan veselības aprūpes kvalitāti, gan arī tātad šo te veselības aprūpes iestāžu efektivitāti. Ja? Tātad labāki pacientu iznākumi, jā, un nevajadzīgu resursu izšķērdēšana. Jā. Ja pacients nonāk slimnīcā, pēc iespējas ātrāk tiek no viņas ārā, tas nozīmē, ka tātad tas ir šis te labais pacienta iznākums. Uzvedības maiņa arī tātad noteikti ir svarīgs faktors, uz ko šobrīd jau balstās daudzi veselības aprūpes profesionāļi, kā mums šīs te zināšanas nodot, ja, veselības aprūpes darbiniekiem, kas būtu tās lietas, ko mēs varam darīt un kā mums mācīt. Un arī šeit šodien izskanēja šīs te domas un ziņojumi par to, ka būs sterilizācijas tehniskie darbinieki, kas tiks apmācīti. Tāpat tās tiek mācītas māsas augstskolās, māsu palīgi, jā, arī ārsti. Un, diemžēl, šīs te apmācības, kā redzams, ir nepietiekamas, iespējams pārāk nekvalitatīvas. Jā, un līdz ar to šodien es arī noteikti iezīmēšu pāris virzienus, uz kuriem mums vajadzētu tiekties arī šo te apmācību laikā. Uzvedības maiņas teoriju pamatprincipi balstās uz dažādām šīm te teorijām, jā, uz šiem te principiem, kas palīdz izskaidrot, kāpēc cilvēki dara šā vai tā, kāpēc cilvēki var mainīt savu uzvedību, vai tieši otrādi, kāpēc viņi nemaina savu uzvedību. Es noteikti sīk nestāstīšu par katru šo te teoriju, viņas ir daudz. Pieminēšu viens svarīgākās, kas ir sociālās kognitīvās teorijas, kad cilvēki mācās, vērojot citus, tāpēc šie piemēri, lomu modeļi ir ļoti svarīgi, kad kāds redz kādu citu, veicam roku higiēnu vai kādu citu darbību, viņš tam sāk pievērst vairāk uzmanību un domāt, kāpēc viņš tā dara, kāpēc es tā nedaru, varbūt man ar tā vajadzētu darīt. Pašnoteikšanās teorijas, tātad sociālais atbalsts, piederība grupai veicina šo uzvedības maiņu, ja, kad persona, darbinieks ir piederīgs kādai savai šai te grupai, savam darba kolektīvam, kurš ir saliedēts, draudzīgs, kolektīvā ir kāds līderis, kurš rāda šo te piemēru un kolektīvs tam seko. Un šeit, protams, tiešām mērā ir saistīta šī komunikācija. Labs saliedēts kolektīvs nevar būt bez labas komunikācijas. Plānotās uzvedības teorija arī šajā gadījumā indivīds uzskata, ka viņam ir pietiekama kontrole pār situāciju. Ja, tātad mēs liekam darbiniekam saprast, ka tas ir viņš, kurš var mainīt šo te uzvedību, tas ir viņš, kurš kontrolē šo situāciju, kurš ir atbildīgs par šo te procesu. Ja, tātad likt viņam saprast, ka viņš ir viens no šiem te ķēdes posmiņiem, ka bez viņa mēs nu nekādīgi. Pārējas teorijas, ja, tātad, kad katrs solis ir saistīts ar izaicinājumiem un nepieciešamību pēc patstāvīga atbalsta, lai saglabātu izmaiņas. Tāpat tās arī sociāla ekoloģiskā modeļa teorija, kurā ir iekļauta šī atbalstošā vide, arī politikas maiņas un vērtību uzvedības teorijas, kad cilvēks uzskata, ka viņa rīcība sniegs būtiskus veselības iegūmus un viņš būs motivētāks mainīt arī savu uzvedību.
Viens no tādiem biežāk lietotajiem šajiem te uzvedības maiņas modeļiem tieši veselības aprūpē ir šīs te kombī modelis. Ir arī vairāk šie pētījumi jau par to, kā šis kombī modelis darbojas tīri praksē. Un kombī modelis piedāvā integrētu pieeju tieši uzvedības maiņai, kur tātad šajā modelī ir iekļautas vairākas dažādas šīs teorijas, lai nodrošinātu efektīvākus risinājumus uzvedības maiņai. Un šīs modelis sastāv no 3 galvenajiem faktoriem – tātad spēja, iespēja un motivācija. Un arī tātad katrs šis te faktors iekļauj gan cilvēka fiziskās spējas, gan zināšanas, gan prasmes, iekļauj arī vides faktorus, atbalsta vēlamo uzvedību, arī tātad šī politikas ietekme uz uzvedību, ieradumi, kam ir ļoti liels spēks, jā, emocijas, kas ietekmē uzvedību, šī apzinātā domāšana, mūsu vērtības, uzskati, kas, protams, nosaka katra cilvēka rīcību. Kādi tad ir galvenie izaicinājumi infekciju kontrolē, uz kuriem ir jāvērš uzmanība un uz kuriem tātad var pielietot arī šīs te uzvedības maiņas intervences, noteikti roku higiēna, kas arī ir visvairāk un visbiežāk pielietota arī ar šo te kombī modeli, nepareiza individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, sterilitātes protokolu neievērošana, tātad visu procedūru izpilda šī aseptika, antiseptika, kā iepriekš arī kolēģi minēja, nepietiekama vadības un administrācijas atbalsta loma, māsu un tātad ne tikai ārstniecības personāla, bet principā jebkura personāla, kas strādā slimnīcā ar jebkādu procesu, šo te apmācību trūkums vai arī tātad to sliktā kvalitāte. Un kādas tad ir tās galvenās intervences, kas mums tiek iekļautas veselības praksē? Tātad tās lietas, kas strādā, izglītojot personālu, lai šīs te uzvedības maiņas notiktu, noteikti ir gan šie reālie gadījumi no slimnīcām, kur ir uzlabota infekciju kontrole, gan šie te sistēmiskie uzlabojumi, kas ietver stingras vadlīnijas, pēc kurām mēs vadamies, stingras šos te higienas protokolus, un principā ļoti bieži ir tā, ka personālam jautā, kas ir ļoti svarīgi, lai uzlabotu procesus, lai ļautu uzlabot procesus, pacienta aprūpi un būtu labāks, kvalitatīvāks darbs komandā, ir šīs te vadlīnijas. Noteikti stingras procedūras vadlīnijas, tātad vienota pieeja, kad katrs nenāk ar savām pieejām, savām zināšanām, bet ir viens dokuments, kas nosaka šo te konkrēto darbību. Un tātad arī šajā ziņā ir svarīgi jāsaprot, ka arī šis ir tas, kas var veicināt vai kavēt šo te komunikāciju. Ja mums nav dokumenti par dažādām šīm te aktivitātēm, kas notiek veselības aprūpes iestādē, katrs nāk ar savu taisnību, un tādā veidā arī rodās šie konflikti. Noteikti prakses analīze, mācības no ieviestajiem risinājumiem. Tātad šos te protokolus, ko mēs aizņemamies no citiem, no ārzemju vadlīnijām, no ārzemju dažādiem dokumentiem, mēs integrējam, pielāgojam savai realitātei, vides ierobežojumiem, kas pastāv konkrētajā vidē, nevis uzrakstam papīru, uz kura ir uzrakstīta procedūra, kur reāli nevar izpildīt. Jo papīrs jau panes visu, bet vajadzētu jau tomēr ievērot, kad mums ir jāraksta realitāti, ko spēs ievērot. Personāla iesaistas nozīme veiksmīgā uzvedības maiņā. Mēs tātad visos procesos iesaistam personālu. Personāls jūtas vajadzīgs. Viņi tiek aktīvi iesaistīti arī lēmumu pieņemšanā, risinājumu ieviešanā un kļūst atbildīgāki par izmaiņām un to īstenošanu.
Bet, protams, šeit arī ir jāatrod šīs zelta vidusceļš. Mēs nevaram iesaistīt pilnīgi visus, pilnīgi visos procesos, jo tad mums sāksies varžu koris, bet ir jāsaprot, kuri būtu tie grupu līderi, kuri varētu šos ziņojumus nodot tālāk. Pirmais solis, ar ko ir jāsāk noteikti izglītība, apmācība, arī šīs Pasaules veselības organizācijas iniciatīvas Clean Care, Safe Care, tātad apmācības rīki, dažādi vadoši dokumenti, rīcības plāni, kas var palīdzēt veselības aprūpas iestādēm ieviest drošākas prakses. Arī šīs te interaktīvās apmācības kursi, kas nodrošina plašāku piekļuvi apmācībām, plašāku piekļuvi arī dažādiem gan kursiem, gan konferencēm. Arī šodien mums konferencē ir cilvēki no visas Latvijas. Ja mēs to rīkotu klātienē, noteikti, kā auditorijas skaits būtu daudz mazāks. Ja? Un tātad šī zināšanu ieguve plašākā lokā. Arvien vairāk tiek izmantotas dažādas simulācijas, mācības infekciju kontrolas pasākumos, arī visur citur, kad mēs arī tīri praktiski varam uzlabot šīs reakcijas spējas. Arī tātad pierādījumos balstītās vadlīnijas, par ko jau es arī minēju, praktiskie piemēri, dažādi video materiāli, kas var palīdzēt sasaistīt šīs te apmācības ar reālo dzīvi, demonstrējot arī šīs te veiksmīgās stratēģijas. Tad noteikti ir svarīgs solis arī šī vides pielāgošana. Piemēram, tāds noteikti visvieglākais ir šis dezinfekcijas līdzekļu izvietojums. Jo izvietojums ir tikpat svarīgs kā to pieejamība, jo arī tātad stratēģiski izvietotas dezinfekcijas stacijas veicina to izmantošanu, nodrošina, ka personālam tās ir ērti pieejamas, jo, ja mēs tās stacijas novietosim kaut kur dziļi aiz durvīm, kurš tam personālam nesanāk iet tā garām, tad, protams, arī tās stacijas mēs varam izvietot uz katru stoļu, bet lietotas viņas tiks ļoti rēti. Noteikti šie automātiskie atgādinājumi un nudžinga metodas, kas mūsdienās arī ir svarīgas un kļūst arvien vairāk izmantotas šie te uzvedības veicināšanas paņēmieni, dažādi vizuālie signāli, skaņas atgādinājumi, un tā tālāk, īpašas zīmes, dažādi vizuālie signāli, plakāti, vizuālie attēli, tas viss var palīdzēt uzlabot šos te procesus. Arī vides dizains, infrastruktūra ir ļoti svarīga. Arī tas, kādā noskaņojumā būs personāls telpā, kurās ir pelēkas, nolipušas, nokritušas flīzes, vai gaišā telpā ar logiem, gaišām sienām, ērtu divānu un kafijas krūzi rokās. Tā kā tam visam ir nozīme. Līderu iesaiste, par ko iepriekš jau arī minēju, līderi, tātad tie ir vadītāji, līderi, virsmāsas, nodaļu vadītāji, kas rāda ceļu, kas rāda piemēru. Ja mēs runājam par roku higiēnu, tad tātad ir šie lakotie nagi, gredzeni. Ja mēs prasam to personālam, tad arī mums pašiem tas ir jāievēro. Un tas saistās ar pilnīgi visiem procesiem nodaļās, katrā nodaļā, vai tā ir ārstniecības vai kāda cita, ka vadītājam ir jābūt līderim, nevis bosam. Tā tad jārāda tas ceļš, un šī te pozitīvā uzvedība, šī te pozitīvā saskarsme, komunikācija ļoti, ļoti lielā mērā atkarīga no nodaļas vadītājiem. To es redzu arī tīri pēc prakses, kad jo saspringtāka un, negribētos teikt histēriska, bet ir arī tādas redzētas, bet šī komunikācija ir tāda ļoti visu laiku nosodoša, paceltos toņos, ar tādām
sarkasmu, jā, tad arī personāls pārņem šo pašu saskarsmi. Un, diemžēl, tas kārtējo reizi pierādās, ka nodaļas vadītājiem virsmasām ļoti, ļoti liela nozīme. Tā tad arī šī te gan komandas loma, jā, ne tikai infekciju profilaksē, bet pilnīgi visos procesos ir komandas darbs, kā operāciju zālē, sākot no māsas palīga līdz pat ķirurgam, rezidentam, studentiem, visam pārējiem. Tāpatās arī sterilizācijas nodaļām, tāpatās jebkurā procesā ir komandas darbs. Jā. Mums nevar būt viens pats ārsts vai viena pati māsa vai viens pats sterilizācijas tehniskais darbinieks. Jā. Tā visa mums tā ir komanda. Jā, nu, kā tad mēs varam veicināt šo motivāciju? Jā, ir šie gan finansiālie stimuli, gan nefinanciālie. Jā, nu, finansiālie stimuli, jāsaka, ka, diemžēl, šo te veiksmīgo rezultātu nodrošina tikai īslaicīgi, kādreiz pat nenodrošina vispār, jā, un tas varētu būt efektīvi īstermiņā, bet noteikti ne ilgtermiņā. Jā, tie ieradumi tam cilvēkam ir, tad viņi paliks arī pēc lielākas algas saņemšanas vai pēc kādām tātad citām balvām. Nefinanciālie stimuli jau ir labāki ilgtermiņā, jā, tātad šīs te atzinības, arī gan šis te status, gan pateicības no vadītāja, piemēram, jā, vai kāda cita līdera, kurš ir labi novērtēts starp profesionāļiem, un tas varētu stiprināt arī viņu iekšējo motivāciju turpināt darīt, kā ir jādara. Šīs sociālās normas, grupu dinamikas, jā, kad cilvēki ļoti bieži tiecas atbilst sabiedrības vai darba grupas gaitām, vērtībām, un līdz ar to cilvēkam ir ļoti svarīgi būt piederīgam. Dažādas gamifikācijas pieejas, jā, kad mēs ar spēļu principiem varam motivēt cilvēku sasniegt noteiktus mērķus, jā, tātad arī gan šīs te mācību platformas, jā, dažādas aplikācijas balstītas uz spēlēm, uz dažādu interaktīvu vai efektīvo mācīšanos, jā, jo mācīšanās arī var būt interesanti. Pozitīvās atgriezeniskās saites, kas ir pats svarīgākais, vienmēr jāatcerās, kad, ja mēs dodam personālu atgriezenisko saiti, tai pirmām kārtām ir jābūt pozitīvai. Lai ko mēs tur esam atraduši, lai ko mēs tur esam saskatījuši, jā, pirmām kārtām tā ir šī pozitīvā atgriezeniskā saite. Mēs novērtējam viņu darbu, ka viņi maleči, kad šie procesi iet uz priekšu. Nu, tad pašās beigās, protams, mēs piebilstam, kas mums vēl būtu jāuzlabo, ko mēs varam darīt, kā mēs to kopā varam sasniegt. Jau atkal, atgriežoties pie iepriekšējo lektora teikšanas, jā, tātad šī nenosodošā komunikācija. No tehnoloģiju lomas, jā, tātad, zināms, šobrīd mums tehnoloģiju laikmetā tiešām ir ļoti daudz dažādas iespējas, kā tehnoloģijas iesaistīt dažādās apmācībās. Jā, tie ir gan dažādi šie locensori, monitoringa sistēmas, kas darbojas ar dažādiem interneta pieslēgumiem, jā, kas tātad varētu, piemēram, identificēt izmaiņas pacienta stāvoklī vai novērst komplikācijas. Ja? Tad dažādi šīs monitoringa sistēmas. Bārbara, rītā tev neko nesūtīt uz parakstu, ja? Kā? Taču būs Līga. Vakarā? Es tagad nesaprotu, kurai nav mikrofons izslēgts. Laikam Līgai un Jeļenai. Virtuālās realitātes apmācības arī šobrīd jau kļūst arvien vairāk arī iespējamas šī virtuālās realitātes brilles un dažādas situāciju simulēšanas, mobilās aplikācijas ar atgādinājumiem. Varam visur iesaistīt mākslīgo intelektu, datu analīzes, daudz un dažāda plaša pielietojuma, arī personalizētie atbalsta rīki, tas, ko mēs arī ļoti daudz jau šobrīd izmantojam. Jā, mūsu fitnesa pulksteņi, dažādas izdarbības monitori un viss kaut kas cits, kas mums var palīdzēt uzlabot šo te uzvedību. Jā, piemēram, tai pašā veselīgajā dzīvesveidā. Ja, kad
mums ir kaut kas mums kaut ko atgādina, tad kaut kas ir jāizdara, jā, piemēram, mans pulkstenis ik pēc pusstundas bļauj, kad piecelies un izkusties, vajag izkustināt kājas, vajag pastaigāt, un tad atkal var sēsties, jā, tas tāds, kas palīdz mums sevi arī uzturēt formā. Kas ir galvenie izaicinājumi uzvedību maiņā? Tā noteikti ir šī te paša cilvēka attieksme, mūsu katra paša attieksme pret jebko, kas jauns ienāk mums apkārtējā vidē. Un bieži vien gandrīz katrā tātad kolektīvā var saskatīt kādu no šādiem cilvēkiem, kurš ļoti pretojās dažādām jaunajām lietām. Un tad, protams, ir tas visgrūtākais runājošais darbs. Un kādreiz viņi pat kļūst par tiem jaunajiem līderiem un informācijas nesējiem, kas pārliecina ļoti labi arī pārējos. Ja? Bet jā, šīs mūsu attieksmes pret jaunām praksēm, jaunām lietām, jauniem procesiem kādreiz var būt ļoti apgrūtinošs šķērslis. Personāla slodzes, laika trūkums. Es domāju, ka šo man pat sīkāk jums nav jāskaidro. Jūs paši ļoti labi zinat, kāda ir personāla noslodze. Es gribētu teikt pārslodze šobrīd, jā, un trūkums, un līdz ar to arī izdegšana un viss pārējie faktori, kas ar to iet kopā. Organizācijas kultūras loma. Jā, atkal jau šī te vadība, kurai ir jābūt atvērtai uz komunikāciju, jāatbalsta savi darbinieki, jāļauj izteikt viedokļi un šī atgriezeniskā saite ar darbiniekiem. Jā, tātad vadībai ir jādod ziņa saviem darbiniekiem, ka viņi ir pieejami, ka viņi dzird, ka viņi ir gatavi darboties kopā, komandā un uzlabot arī darbinieku šo te gan darba vidi, gan arī citus šos svarīgos, viņuprāt, svarīgos faktorus. Kaut kas man te neslēdz tālāk. Ja mēs ilgtermiņā runājam, tad, protams, neatņemami būs šī patstāvīgā apmācība un dažādi šie atbalsta mehānismi, jebkurām intervencēm. Tas ir kā pierādījums, ka arī labas intervences vislabāk strādā 3 mēnešus, pēc tam pamazām sākas noriet. Ja? Ļoti atkarīgs arī, vai nodaļā ir līderis. Ja nav, tad tas arī šis laiks ir tie 3 mēneši, varbūt pat mazāk, ja ir līderis, tad ilgāk. Kultūras maiņas slimnīcā, organizācijas vērtības, šīs kolektīvas atbalsts, kolēģu atbalsts, ilgtermiņa stratēģijas, gan ietveršot plānošanu, gan arī tātad uzlabojumu ieviešanu ilgtermiņā, atbilstoši arī slimnīcas vajadzībām. Ja? Jāsaprot ir, ka neviens process nevar tikt ieviests šodien, rīt. Tas ir ceļš uz tātad ilgstošu šo te runāšanu, izglītošanu, iepazīstināšanu, jo jebkurš process, kuru mēs ieviešam, procesam ir jāveido pieredums, tātad šī te uzvedība. Arī roku higiēna ir uzvedība. Ja mēs ļoti piedomājam kādu laiku pie šīs roku higiēnas, tas pēc tam atnāk automātiski. Ja, bet tātad šī uzvedība ir jāveido. Bet, lai veidot uzvedību, mums pirms ir jāapzinās, jāsaprot, kāpēc to veidot. Un pašās beigās tāds kā vairāk kopsavilkums par to, kas tad ir šie efektīvākās intervences, tās viss, kas saistās ar izglītošanu, apmācībām un atbalstu, protams, iekļaujot gan šos te pareizos mācību materiālus, interaktīvos apmācību materiālus, arī veselības aprūpes profesionāļus, zinošus savās jomās, arī noteikti šie multifunkcionālie pasākumi, kur ir veselas šīs te izglītības un apmācību programmas, kur ir vairāk pasākumi, gan atgriezeniskās saites, atgādinājumi, interaktīvās mācības.
jā, arī iekļaujot šīs te vadlīnijas un profesionāļu sniegums. Sadarbības komandas pieejas, jā, arī uzlabo šo pacientu ārstēšanu, noteikti, piemēram, starp ģimenes ārstiem, māsām, farmaceitiem, jā, citiem veselības aprūpes speciālistiem ir efektīva šī te komandas pieeja. Jā, mēs arī ikdienā bieži redzam šo plaisu starp primāro aprūpi un slimnīcas šo sekundāro, jā, kur ģimenes ārstu nav, pacienti pie ģimenes ārstiem netiek, kaitas ievelk, nonāk slimnīcā. Jā. Tātad tur, kas mums būtu galvenais, ko darīt, attīstīt šo primārā veselības aprūpi. Finansiālie stimuli, jā, kas nav efektīvi ilgtermiņā, bet var būt kā papildus stimuls, jā, piemēram, nefinanciāliem stimuliem. Nu, arī šie vietējie līderi. Par piemēru noslēdzumā varu minēt Zviedriju, jā, kas arī infekciju kontrolē ir tāds kā guru, uz ko mēs varam skatīties, kur viņiem nodaļā ir, katrā nodaļā ir sava infekciju kontrolas māsa, jeb šis infekciju kontrolas līderis. Jā. Nu, ja mums ir slimnīcā viena, kur ir katrā nodaļā viena, jā, tad, protams, šo starpību mēs varam ļoti just. Bet jā, šie vietējie līderi, protams, ka tas nav viegls uzdevums šādus līderus atrast, vēl ņemot vērā šo ļoti lielo personāla pārslodzi, personāla trūkumu, arī attieksmi pret infekciju kontroli kā tādu. Jā, ja pasaka, infekciju kontrolas māsa nāk, tad bieži vien tas nesaistās ar pozitīvām tādām pozitīvām enerģijām, jā, tad bieži vien visi nozūd, jo atkal nāk kratīt ar pirkstu un kaut ko darīt, teikt un sodīt, jā, tāpēc tam vietējiem nodaļas līderim būtu jābūt tiešām tādam, kuru visi respektē un kurš spēj ieviest šo te uzticību, lai citi viņam sekot. Jā, nu, tas no manis viss. Kā pēdējā runāju, cerams, ka kāds kaut ko arī klausījās un dzirdēja, un kaut kas paliks arī atmiņā no šī visa. Un mēs arī šobrīd savā slimnīcā esam uzsākuši jaunu šo te projektu saistībā ar uzvedības maiņu. Nu, tad pēc tam skatīsimies, kā mums tas būs veicies, kā šis process aizies mūsu slimnīcā. Protams, kad ja mēs runājam par uzvedības maiņu, tas ir tikai viens tāds mazs procesiņš saistībā ar pacientu aprūpi, jā, bet mums visas lielās lietas sākas ar mazumiņu. Tā kā, paldies!